Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Nu jau pavisam 18 sarunās es patiesi esmu uzzinājusi un noskaidrojusi Engurnieku, mana mīļā ciema iedzīvotāju darīšanas, varēšanas, prieka un laimes iemeslus, tā es gribētu teikt. Un, protams, ka viens no iemesliem ir attiecības ar šo savu dzimto vietu. Arī man, dzīvojot šeit jau 10. paaudzē, viennozīmīgi, viens no lielajiem iemesliem ir mīlestība pret šo ciemu, darīt, iet un kaut ko vēlēties vēl attīstīt šajā vietā. Bet pēc tam es sāku domāt, ne jau darītāji ir tikai vietējie. Mēs citreiz sakam, ir tāda suga vietējie, un tad ir tie otri, svešie turisti, iebraucēji, un kā nu viņi te iejūtas pie mums. Bet pats labākais ir tad, ja šis ienācējs nāk, izvēlas savu dzīvesvietu tieši mūsu ciemā, Engurē, un vēl nes līdzi sev pievienoto vērtību, arī vēlmi kaut ko darīt un attīstīt. Un tāds cilvēks šodien ir pie manis ciemos, Herberts Plumbergs, kurš ir atvēris Engurē brīnišķīgu vietu, kultūra telpu Atmodas Ēlings. Vai tā ir taisnība, Herberta? Čau! Protams, ka tā ir taisnība. Esmu svešinieks Engurē, jau 17 gadus esmu šeit svešinieks. Iebraucējs, jā, un tālāk es neesmu ticis, esmu burātājs, mūziķis un krodzinieks, un tāpēc viss tas ļoti loģiski saliekās kopā, ka šobrīd tas viss ir rezultējies Atmodas Ēlingā, jā. Man ļoti patīk tā tava izveidotā vieta, kaut arī man godīgi jāsaka, kā cilvēkam, kurš ir pats vadījis kultūras namu, darījis pasākumus šajā vietējā vidē, es ar tādīs brīnījos, ka diezgan tā paņemts nosaukums kultūra telpa un pat kultūras nams vienā vietā rakstīts tur pie pagrieziena. Tur ir, pie pagrieziena, man liekas, rakstīts kultūra telpa. Jā, es kaut kur lasīju to kultūras nams ir pie saldējiem kioskiņu. Man liekas, tāda ambīcija liela. Tāpēc, ka Rīgā man ir kultūras nams Atmoda. Un, ambīcija, kāda ir ambīcija? Tā mēs strādājam. Es jau super saku, lai izvilinātu to tavu iemeslu, jo tev arī es saprotu, kad piekdienās, sestdienās, svētdienās brauc šie mūziķi uzstāties. Tiešām tā ir kultūra telpa, un tas ir gandrīz jau kā kultūras nams. Un tev ir šie sakari, tu viņus visus pazīsti, jo tu jau grozies pa to Rīgu ar viņiem. Es visur ar viņiem grozos. Šito stāsti mums vairāk. Un šajā nozarē es strādāju jau kādus 20 gadus. Pats mūziķis esmu vairāk par 20 gadiem. Līdz ar to man jau ir pazīšanās diezgan liela šajās aprindās, ir sevišķi alternatīvās mūzikas aprindās. Gan ar grupām, gan mūziķiem, dīdžejiem, producentiem, pasākumu organizatoriem. Līdz ar to ir daudzi, kas vienkārši brauc kaut kādā ārzemnieka piespēlē, brauc uz Liepāju pie Fontēna kāds spēlēt, viņš uzreiz uzraksta man, hei, negribu paņemt tur kādu grupu pie sevis. Brauks garām, vienkārši uzspēlēs koncīti par labām naudiņām. Viss kaut kā tā notiek, un tā tas tos gadus tā ir attīstījies, jebkurā manā lokācijā. Man gan Rīgā ir kādreiz piederējis kafejnīca Ļeņingrada, diezgan skandaloza un forša. 2 lokācijās mums bija Vecrīgā. Tā bija pilnīgi dūla iestāde ar ballītēm, man liekas tādas, kas tur nekad nebeidzās. Izmet cilvēks ārā tā, lai izmazgātu grīdu, un apakaļ cilvēki ir iekšā, un tā non-stopā griezāmies, un arī tur bija koncerti, dīdžeji, viss kaut kas ballīts riktīgākās. Tad man paralēli ar Māri Muktpāvelu no Iļģiem bija pasaules mūzikas krogs Bubamar arī Vecrīgā, kur mums arī mēģinājām atkal citā žanrā tos koncertus organizēt vairāk ar pasaules mūziku saistītu, folk mūziku, etnomūziku tādā veidā. Un tad Ļeņingrada mums bija uz 2. Ļeņingrados, tur, kur bija preses bārs, Valdemāra un Raiņa stūri, kuru slavenu uztaisīja Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības, jo viņam redz nepatīk, kad ir pilsētas centrā kirilicā rakstīts nosaukums. Un beigās, kad viņam partijas biedri teica, ka tie jau ir tā kā savējie, tie ir tur punki, un viņi vienkārši taisa rock'n'roll par to visu. Un
izrunājām, un viss bija forši, un sadraudzējāmies beigās. Un tad Covidā no Ļeņingradas nācās mums šķirties, jo telpas bija pārpirkts cits īpašnieks un nepagarinājām uz līgumu, tad tas nonācām tik tālu, ka automātiski meklējām citas telpas un vajadzēja iet vēsturē uz priekšu. Tas arī sākumā bija tāds mērķis, kad tā vēsture jāturpina. Bija padomju laika Ļeņingrada, tad kas nāk pēc tam? Atmoda. Līdz ar to ir atmoda un arī sava daļiņa atmodas ir tagad nokļūsi arī Angurē. Nu, redz, tu ļoti labi izstāstīji to, kas interesētu arī mums kā vietējiem. Kāpēc atmoda? Man daudz uz ielas prasa baibu, vai tu nezini, ko nozīmē tas ēlings? Kas tas pa vārdu vispār? Nu, ja es arī gudri, jā, tu man labo, ja nav pareizi. Jahtu remontdarbnīca, jā, pareizi? Jā, tas ir jūras termins. Un tad, mēs tā mākam skaidrot, bet tev jāsaprot, ka mēs pieradušie vietējie, ka tik ilgus gadus mums tā osta bija tomēr tāda stagnējoša vieta, un mēs esam ļoti lieli ieguvēji ar tavu atnākšanu šajā brīnišķīgajā vietā. Un jā, tā tad ieguvēji, jo tev ir šie lielie kontakti, kā tu tikko skaidroji, un kā jau es minēju, arī vadot kultūras namu, teiksim, tu meklē nemitīgi. Es atceros, kā es strādāju, tu nemitīgi meklē šos jaunos cilvēkus, un ja tu pats neesi šādā vidē, ir grūti, jo tu nezini viņus vienkārši. Protams, jā. Ja, un tāpēc tas ir brīnišķīgi, ka tev viņi paši raksta, paši piedāvājās, un tev ir šī skatu, kur uzreiz arī viņus uzlikt. Kāpēc krita izvēle tieši Angurei? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka 17 gadus atpakaļ es izkāpu no satiksmes autobusa ārā ar draugiem, instrumentiem, izkāpām ārā pie kapiem, bet ar pieturu nosaukumu ēdnīca, kas likās diezgan smieklīgi, kad pie kapiem ir ēdnīca. Jā, pārgājām pāri ielai uz Pirātu, iepazināmies ar Ļutku, sarunājām pie viņas naktsmājas un devāmies remontēt Spīdoli. Spīdola ir jahta. Spīdola ir jahta, koka jahta, Latvijā būvēta. Šogad, augustā, aprit 50 gadi. Līdz ar to ostas svētkos svinēsim arī Spīdolas 50 gadu jubileju. Oho, tev vēl vecāk nekā man tētim laiva. Vecam tētim tā, kas man te sētā stāv. Jā, brīnišķīgi jubileju, tu apvienosi 2 zaķi ar 1 šāvienu. Vai ne? Jā, par ostas svētkiem mēs arī vēl parunāsim. Man ļoti patīk šī ideja. Mēs pirms tam dažus gadus jau esam centušies dažādi apdzīvot to ostu. Ja? Mums ir arī partnerība Laukiem un jūrai. Te katrā rajonā, novadā ir savas šīs partnerības, kas apgūst Eiropas naudiņas, ja? Dažādiem projektiem. Un mēs arī esam centušies iedzīvināt, lai tā būtu tāda koncerta vieta, jo viņi ir pateicīgi, kā tu jau mani. Ja? Cilvēkiem patīk šī piekraste, šī industriālā vide. Un tas ir izdevies diezgan veiksmīgi, bet atvest skatuvi, tas ir kaut kas cits. Ka tev tur ir visu laiku skatuvi, tas jau ir forši. Un tā tālāk. Tu esi tātad arī pats mūziķis. Pastāst par to vairāk, ko tu varētu. Pabeidz kādu mūzikas skolu, kaut ko spēlēji un tā tālāk. Nē, bērnībā es spēlēju, man mīļākais instruments bija spēlēt mammai uz nerviem. Un tas arī pamudināja man iegādāties kādreiz savu pirmo ģitāru un pašmācības ceļā sākt vienkārši kaut ko darīt. Klases biedrs arī spēlēja ģitāru. Tad vēl ar kaut kādiem dombiedriem uztaisījām 2001. gadā uztaisījām punkrock grupu Tanku Dūri. Un tā mēs braukājām pa visu Latviju apkārt, pa festivāliem, konkursiem, koncertiem, uz Tukumu pēc smukuma braucām ļoti bieži. Tā mums bija, man liekas, mīļākā vieta, kur uzstāties, jo tur baigi labi sadraudzējāmies gan ar organizatoriem, no tās biedrības Pietura kādreiz tā bija. Jā. Un tur riktīgi mēs pat uz skatus vietējiem puikām grebens pat zinām ārā. Super. Jā, taisījām tā, ka viņi pēc tam mājās ejot pa logu kā piekšā, lai mammas nepamana, ka viņi pēkšņi pa pankiem ir kļuvuši. Jā, un tad te esmu spēlējis neskaitāmos visādos projektos pēc Tanka Dūras, un tagad tas slavenākais projekts ir Rīts Stienis, sportpanka orķestris, kur mēs esam 8 cilvēku uz skatuves, daļa no Oranžajām brīvdienām, ģitārists no Indigo,
Kozmens no 4 brāļiem, tā kā zvaigžņots sastāvs diezgan esam. Tagad mēs arī bijām Zvejnieks svētkos, taču arī uzspridzinājām mēlingu. Tā diezgan pamatīgi, ka visi lēkāja līdzi. Es gribēju teikt, tie bijāt jūs. Tie bijām mēs. Jā, Tie bijām mēs, jā. Un es skatos, un tu smaidi, man ļoti patīk. Es noķēru droši vien tavu pirmo laimīti, pamatlaimīti, tā mūzika, tā mūzika un tā uzstāšanās, šis ir tavs, jā? Tāpēc, es smaidu, tāpēc, kad apakšā jau ir baigi daudz stāstu, kuri visādi sūdi vārīti un kas tik nav piedzīvots tūrēs ar grupām. Braucot kaut vai uz Somiju, mums patīk braukt tūrēs, jo tur dziedam latviski. Bet viņiem patīk šausmīgi tā mūsu enerģija. Līdz ar to Kozmens parasti arī pirms dziesmām stāsta par to, ko dziedās, un tad viņš stāsta par to, kas ir Latvija, par to, ka mēs esam tropiskā dienvidu zeme, ka mēs vedam pie viņiem mīlestību un draudzību un tādā garā, un izdomā visādus jokainus stāstus. Tad izdomā stāstus par Somiem pašiem un baigi sirsnīgi un mīļi. Bet vēl par mūziku es jau nepabeidzu. Jā, droši tas. Jo, redz, arī Katrīna Dimante ir diezgan pietuvināta jau Angurei, un tas ir pateicoties arī Spīdolai un pateicoties mūzikai, jo mēs satikāmies ar Katrīnu Līdzskaņas nometnē. Līdzskaņa ir labdarības fonds, kas vāc ziedojumus mūziķiem, kas ir nelēmē, un tas ir zem laipas esoša struktūra vienība. Un satikāmies mūzikas rakstīšanas nometnē. Mēs bijām jau vairākās nometnēs, un vienā nometnē mums salika kopā vienā komandā sarakstīt dziesmu. Un tā bija pēdējā diena, jau baigi grūti, jau visi izkačāti, un idejas nenāk. Kaut kā sākām spēlēties ar vārdiem, spēlēties ar skaņām, un tāpa dziesma Pipars, kas pēc tam gāja Supernovā, 2. vieta palikās kā Heartbeats. Jā. Un līdz ar to tad sākās tas Covids. Mēs, protams, arī Supernovā palikām 2. un aizbraucām, un tāpat neviens nebūtu braucis. Man Rīgā sāka ar biznesu stagnēt, bija tāds lockdown un vispārējais. Ko es braucu remontēt Spīdoli, dzīvoju Ostas mājā. Katrīna māsa piesakās līdzi atbraukt. Tā mēs te arī sākām balēt visus tos Covid gadus, tad devām riktīgi to ostu. Un burājām un spēlējām koncertus tur roņos, tepat ostā uz vietas, visur ņēmāmies. Un Katrīna ir arī vainīga pie tā, ka ir tas ēlings nosaukumā. Tā kā krustmāte? Jā. Superīgi. Tajā pasākumā, ko es tev stāstīju, kad mēs mēģinājām arī iedzīvināt to skatuvu, atvedām uz to ostu un tā tālāk, mēs tieši Katrīnu uzaicinājām, un viņa arī dziedāja Piparu dziesmu. Jā. Tas bija, es neatcerēšos vairs cik dažus gadus apakaļ, bet tas ir pie Sajietnamā bija pats. Tas bija cits, mums bija skatu ostā, mums bija skatu ostā vienā gadā pirms ugunsnakts, mums bija pa dienu pasākums tur, un tad Katrīna dziedāja, un es esmu šur tur dzirdējusi, ka viņai ļoti patīk tā Angura, un ka viņa ar tām jahtām, un šādi tad arī redzējusi, bet ļoti daudziem patīk tā Angura, Šomasliena piebraukā mums, un dažādi citi cilvēki, kaut kas te vilina ar to mūsu piekrastu un dabu. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu Angurē stāstījis, ko daudzi vietējie, vajag nenovērtē. Pirmkārt, tas, kad osta, un kad man prasa, bet es esmu rīdzinieks, ko es daru te Angurē? Man taču Rīgā osta, tur Bolderāja, Auda, un trīs jahtklubi bez maz vai ir, kur palikties. Bet, kad es sāku stāstīt to, ka ja man Rīgā jāstāv un līdz jūrai, ja es gribu jūru redzēt ar laivu, jāiet pa Daugavu ir 2 stundas un apakaļ pret Straumi faktiski 3 stundas, tad tās ir 5 stundas tikai jūru ieraudzīt. Šeit Angurē, no Rīgas man ir 1:10 mašīna, moto 45 minūtes, un esmu jau jūrā. Tieši tā. Un tas Angure ir tuvākā osta Rīgai. Jā, mēs vispār esam ļoti ērti. Par guļami rajonu es mūs vairs negribētu tā saukt, bet mēs tādu foršu atpūtas vietu, bet vēl arī pietiekoši klusa, lai arī te dzīvotu. Jā, šajā pusē vēl ir klusi, jo mēs tagad to jūras pusi pieskandinām. Un arī ar skaņu uz jūru.
Jā, tāpēc saka, tā roņa dzird. Vai ne? Bet vienalga es atgriezīšos, jo es jau roku to laimi tiem cilvēkiem. Jā, es mēģinu saprast, kurš ir laimīgs. Tātad smaidīja, atceroties šos jūsu piedzīvojumus, bet tā jau ir tā laime. Tas piedzīvotais kopā ar tiem cilvēkiem tevis izvēlētajā mūzikas ceļā. Pārāk sarežģīti es tā paprasīju. Formulējums, bet, protams, bet ne jau tikai mūzikas ceļā, arī darba ceļā, arī hobiju ceļā, jebkas piedzīvotais un satiktais cilvēks vienmēr ieliek kaut kādu jaunu akmeni nākamajām attiecībām, nākamajiem projektiem, jebkam. Tikai, skaties, ja nebūtu mēs atbraukuši pirms 17 gadiem uz Spīdolu, tad manis te nebūtu. Tieši tā, katrs solis pa solim uz priekšu. Tā tas katra lieta, ja mums nebūtu satiktā Katrīna Dimanta kādreiz, tad nebūtu tāds nosaukums. Jā. Katrs cilvēks jau dod savu pienesumu dzīvē, un tas jau baigi skaisti ir. Kaut kāda pievienotā vērtība ir, jā. Es vienkārši tā atceros, kāpēc es noķēru arī to tavu smaidu. Mums vidējais dēls ir arī mūziķis, un viņš brauca vasarās uz Īvanti pie Kaspara Zemīša, uz šīm nometnēm, jā. Un tur tā ārkārtīgi radošā gaisotne, kādā tie jaunieši, un viņi aug nokļūst katru vasaru. Tad viņš arī brauc mājās vienreiz, un tādas asariņas acīs, kā jau tādam pusaudzim, tas bija ļoti, ļoti sen. Es saku, kas ir? Zini, kā mamma, es uzreiz tā bišķi iestresoju. Nekas, mamma. Es esmu saticis savējos. Ka tā sajūta ir, ka tu satiec savējos, un ir tā laime, vai ne? Tā ir. Labi, un tad otrā laimīte varētu būt šī Enguras vieta kā vieta. Jau tu jūti viņu kā savējo? Es sevi vienmēr saucu šeit pa gājputnu. Tāpēc, kad pavasarī es atlidoju un rudenī es lidoju projām. Līdz ar to šīs ir viennozīmīgi manas vasaras mājas, un pat ir bijis tā, kad kaut kādās pašvaldības vēlēšanās esmu interesējies, vai es kā jahtkluba biedrs, kuram laiva ir reģistrēta Engurē, un es tā kā vasarā dzīvoju uz tās laivas, jo jābūt ir īpašumam, it kā nekustamajam īpašumam, lai tu varētu piedalīties vēlēšanās. Bet vai tas attiektos arī uz laivu īpašniekiem? Jo man liekas, tas diezgan loģiski. Bet, nē, man neļāva piedalīties vēlēšanās. Jā, šis vēl laikam likumā ir jāsaka. Bet šito varētu pabīdīt, jo tas ir tikai loģiski. Iedomājies, mums tā osta tikai aug, jā, un tie burātāji nāk klāt tie gaiputni paliek arvien vairāk un vairāk. Drīz osta vispār būs 150 jahtām. Jā, mēs ļoti ceram. Tūlīt arī parunāsim par to. Tātad, tava ideja ir šie ostas svētki. Jā. Man ļoti patīk, par cik es jau kā vietējais kultūras cilvēks zinu, ko nozīmē iesākt jaunus svētkus, un īpaši kaifīgi ir, ja viņi dzīvo, šie bērniņi izlolotie dzīvo un cilvēkiem patīk un kļūst aizvien apmeklētāk, bet tas pirmais iedīgls ir tas vēl nezinu, kā būs, aicina tos palīgus, kāds ir vairāk grib palīdzēt, kāds ne tik ļoti, kāds, kā tā bailīte tāda, bet tev pašam ir tāda apņēmība, ka viss izdosies. Nav jau atkāpšanās ceļa, ir jāiet tikai uz priekšu, un skaidrs, ka viss nesanāks 100%, kā mēs esam izdomājuši un kā mēs gribam. Sanāks, bet tāpat kā sanāks, būs forši. Mācīsimies, ja nesanāks. Tieši tā ir jāsaprot nākamajam gadam, kur, ko, kā pielabot, ko pamainīt, vai tur izvietojumā vajadzēs kaut ko pamainīt, vai tur dalībnieki paši jau no sevis kaut kādu pašiniciatīvus teiks, un vēl citi gribēs pievienoties. Tā kā tas jau ir, tieši tā kā ieripini sniega piku no kalna, un viņi jau aizveļās beigās jau lielā bumbā. Tieši tā. Un svarīgākais, man liekas, šogad ar tiem ostas svētkiem ir panākt to, iepazīstināt, ir mums tas galvenais ceļš cauri visai Engurei, un tad vienā pusē ir osta ar burātājiem, un otrā pusē pārējā Engura. Un viņi nesatiekās. Redzēs līdz Atmodas ēlingam, es zināju tikai jahtkluba cilvēkus pārsvarā.
Skaidrs, un tagad un reāli ļutku. Un ļudu, jā. jā, un vēl kādu. Un tas ir viss. Un līdz ar to arī tie, kas ir šajā pusē ceļam, tie baigi mazi no tās puses. Jo, kad pēdējo reizi viņi jūru redzējuši? Pirms 3 gadi varbūt. Kā viņi atbildēs? Taisnība. Nekad 10 gadu atpakaļ. Jā, taisnība tev ir. Mēs arī tevi es kā vietējā saku droši, mēs tev nezinājām, vai ne? Tiešām tās ir 2 pasaules, kas nesatiekās. Te šajā pusē ir savi pasākumi, un tie jahtu cilvēki ir citas intereses, citi hobiji un cits dzīves ritms. Jā, un tagad ir ļoti forši. Šī kultūra telpa aicina pie sevis to otru pusi. Vai ne? Iepazīties. Un tas ir ļoti jauki. Es tiešām tur esmu redzējusi daudz vietējos. Ja? Un tā ir brīnišķīga iniciatīva. Bet visvairāk tajā visā, ko es klausos tevi, es gribēju pajautāt, jo man ir tāds jautājums no pieredzes. Ir forši ballītes katru vakaru vai katru nedēļas nogali, un tas ir tavs darbs. Bet nogurst no ballītēm. Kā tai dziesmā, tā nogurt var tikai no svētkiem. Zin kā, tās ballītes jau ir visus tos gandrīz 20 gadus, pat vairāk, ko es strādāju krogu sfērā. Tā ir ikdiena un nogurt, man liekas, var no rutīnas. Manā gadījumā rutīnas nav, jo, kā jūs arī Angurē šeit manat, es pats arī skaņoju koncertus lielākoties. Pats arī palīdzu aiz bāra, izdaru to, uzbūvēju krogu, viņu vākšu pats arī nost, tas pats arī Rīgā. Es iesaistos pilnīgi visās lietās, ja nav pavārs iznācis darbā, es eju virtuvē strādāt. Tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, kā es saucu, vienkārši dārgs hobijs. Labi. Bet tu viņu nedarītu, ja tas tev nesagādātu laimes sajūtu. Tāpēc tas ir hobijs. Jā, un es tā ķeksēju visu laiku to laimīti, vai ne? Bet tas ēlings, tā vieta, tā atmosfēra ārā, tev patīk cilvēki. Būt cilvēkos, tātad dot cilvēkiem. Un jau no bērnības ir paticis būt cilvēkos. Piemēram, ja jūs, esmu arī slavens jau kopš bērnības, tā nedaudz. Stāsti, jo mēs jau nezinām visus. Visi zina multfilmu Fantendroms. Jā. Un tāda sērija Smiekli, kur viņi lido kosmosā tie tēli, un tur gadās kaut kāda ķibele, vai viņi tur melnajā caurumā kaut kur iekļūst. Un tad viņiem pēkšņi kļūst baigi bēdīgi tajā kosmosa kuģī. Un visi tie robotiņi, visi tie tur tēli ir noskumuši, un tad viņi nospiež pogu sev datorā, kas ir uzjautrināšanas poga, un tad parādās viņiem ekrānā 2 puikas ar brillītēm, kas smējās. Un tas esmu es ar brāli. Superīgi! Kā tu tur nokļuvi Fantendroma? Ļoti vienkārši. Tēvs strādāja telefilmā, viņš bija kinooperators. Un viņš arī strādāja kopā ar Anci Bērziņu un Rozi Stiebru, kā uz to filmēšanu. Jo agrāk tagad jau viss datorā tājas. Agrāk tās visas zīmēja uz caurspīdīgām plēvēm, visus tēlus, un tad katru lika un tā kā filmēja, fotografēja, un pēc tam viņš animējās pa kadriem. Līdz ar to tēvs ar to arī nodarbojās. Loģiski 2 mazi puikas un vajag ielikt kādu multenē, tad rekur lūdzu uz priekšu. Kā jau es teicu, pirmā ugunsnakts, ko tu ieliec savus bērnus, tieši tā. Lai spēlē. Jā, un te jau ir atklājās tas viss, tu jau augi radošā vidē. Jā. Un tā radošā vide jau ir tā nemitīgā izaugsme, kustība, ja? Vai tas ir pavāra aizvietošana, vai tas ir aizlecis, vai izdekorēt ēlingu, vai iekārtot ēlingu, ja? Tu bez tā vairs nevari. Nevar tā, es vienkārši skrienu katru dienu, strādāju bez brīvdienām. Un ko tev dod jahtošana? Jahtošana, man liekas, tā ir vienīgā iespēja izrauties. Jo esmu sapratis, ka tā ir... Es braucu ar moci, bet ar moci nav tik liela tā brīvības pakāpe, kā tas ir jūrā. Jo jūrā, ja tu esi, tad, ja arī kāds tev sazvanīs, tu neko nevarēsi izdarīt. Kāda tev jūra ir, kāds vējš pūtīs,
Kad tu būsi atpakaļ, tad tu būsi atpakaļ. Nevajag mocis, tu vari apstāties, izrunāt, griezt riņķī un būt pēc tur pusstundas atpakaļ Rīgā un risināt problēmas. Jūrā tā nav. Jā. Jūrā, tāpēc, kad es tad noliec plauktiņā telefonu vai izslēdz viņu vispār ārā un aizmirsti, un tāpat tevis nav. Tā arī ir. Man aizkadra cilvēks, vīrs arī varētu to visu nokomentēt, ka jūrā ir jūrā, viņš palīdzēt nevar, viņš var tikai uzklausīt, un tad mums ir humors, ja, kad viņam risinot vēl savas problēmas, paralēli jārisina manas problēmas, bet tas jau ir tāds atrisināt, viņš īsti neko nevar, bet viņš var būt, vienkārši klātesoši, ja. Bet jā, man, kustīgiem cilvēkiem, darbīgiem, tiešām sevi neko nedarīt, atpūsties, ir jāatrod kaut kāda vide, kā jahta, kur tu piespiedz sevi neko nedarīt. Jā, es reāli likteņa varās neko nedarīt. Kā neko nedarīt, tu burā. Jā, bet vienalga tieši tas, ka tu neko nevari izdarīt. Skaties uz mākoņiem, ķer vēju. Un man Andris arī ar angastūru ik pa laikam ar Ivetiņu paaicina kaut kur pabraukt. Un tad es arī godīgi teikšu, man tas ir grūti, teiksim, ceļš līdz Roņu salai, un tu neko nedari. Es tā arī nemāku. Un tu piespied sevi atpūsties. Jā, tas ir liels izaicinājums. Bet tā jūra jau arī raksturu audzina. Audzina kaut kādu kārtību, subordināciju. Līdzīgi kā citiem ir armijā, es armijā neesmu gājis, man atkal ir tā jūras skola, ko man vecais keps, vecais spīdols kapteinis jūras balodas arī ir audzinājis jau visus tos gadus, kamēr viņš vēl bija dzīvs. Pirms 2 gadiem, diemžēl, aizgāja viņā saulē. Bet spīdola turpina burāt. Spīdola vēl aizvien ir ūdenī, ir skaista, smuka laiva. Nosaukums jau kāds. Vai ne? Mainies uz augšu. Tā kā es saku, tas jau ir tāds Angurs ostas lepnums. Ja tā ir Latvijas burāšanas vēsture, tomēr šeit pašā ostā stāv vēl aizvien. Bet ostas svētkos jūs par to varētu visi tur pastāstīt, arī tieši spīdolu. Par spīdolas vēsturi un par to burāšanas vēsturi. Ne? Varbūt par spīdolas vēstures pastāstīt tik daudz, cik es no viņas laika, kad es pats sāku burāt. Visi iepriekšējie gadi tur jau, man tā grūtāk. Cik ar kapteini kaut kas jau runāts, kaut kur tā laiva ir burājusi, bet man tie stāsti tā mazāk. Nav tik daudz sakarājušies, jā? Jā. Labi, bet vienalga, tas mums ir. Un ostas svētkos mēs arī iekļāvām diskusijas tātad par šo ostas nākotni, jo cilvēkiem jau patīk tāda skaidrība, ja? Ja mēs kaut ko izpļāpājam, ka tur projekts tāds vai projekts šitāds, un tad viens no otram pārstāst, kad nav šīs skaidrības, tad viens saka, mums būs 50 piestātnes, viens saka 250, bet, teiksim, tāda ieviesta skaidrība atņem interpretācijai vietu, ja? Un visiem viss ir zināms. Tu saki, būs mums 150 vietas, jā? Tā runā. Tā runā. Jā, 50, 140, 150, jā, es tā arī sapratu. Un, teiksim, Grundas vietiņa mums tur būs savienojums un Ziemeļmols līdz galam, kā es saku, varēs aiziet ar ratiņiem aizbraukt, jā, pastaigāties. Protams, jebkura jauna sakopta vide ir jauna sakopta vide un piesaist atkal cilvēkus, ja? Bet šiem jahtniekiem kā tādiem, teiksim, ja mums būs 150 vietas, ko tu redzi, ko mums vēl vajadzētu ostā? Lai apkalpot tik lielu, plašu šo plūsmu. Tā, kad es ierados Angurē, tad viss bija aizaudzis. Bija reāls sunu ciems. Reāls sunu ciems. Viss tā, kur tagad ir aiz tirdziņa uz jūru līdz vējam un valim, viss tur bija kārklos, tur tie pamati pamestie, tas ostas centrā, kur tās sliedes, tur arī viss bija aizaudzis zaros, visur bija miskastriņķi apkārt, viss bija netīrs. Kaut kā redzīja, visi ir attīstījies, un cilvēki kaut ko ir darījuši un čubinājuši un ņēmušies. Paši spēkiem promenāde tapusi, lampiņu virtenītes saliktas, viena kafejnīca, otra kafejnīca, restorāns tāds, šitāds, tagad arī kultūra telpa. Es domāju, ka ies tikai uz augšu,
un ir vajadzīgas noteikti vēl kaut kādas viesnīcas, palikšanas iespējas, kas ir noteikti vajadzīgas Angurē, lai varētu uzņemt lielāku daļu, lielāku viesu skaitu šajā. Būtu jau forši, zin kā tagad jau moderni būvē lielas kaut kādas spā viesnīcas. Kāpēc, lai Angurē tāda arī nebūtu? Es pat redzu vietu, kur, bet tur mums vēl jāpagaida ir, lai viss sakārtotos šajā ostas. Jā, ostas teritorijā tur iespējams būs, cik es te esmu runājis, kad ir šis tas iespējams atbrīvosies tieši attīstītājiem šajā virzienā. Jo jāsapņo jau lieli sapņi. Protams. Mēs tieši kā tu saki, ja, ka tur tik daudz gadus atpakaļ viss bija aizaudzis, bet pa kripatiņai, pa solītim, pa bišķiņam, viens projekts tur tirdziņš iekārtots, viens projektiņš atkal promenādu, un es jau pieminēju šo partnerību Laukiem un Jūrai, ja, kas ir milzīgs atbalsts, un šādas partnerības ir biedrības pa visu Latviju, ja, kas šos projektus realizē ar pašvaldību atbalstu, un ja cilvēki savās vietās zina, ko viņiem vajag, un viņi ir gatavi rakstīt šos projektus, tad viss notiek un viss iet uz priekšu. Bet tev ritīgi sadzirdēju, liekas, ka mēs augam un attīstamies. Tāds redzējums no malas. Kā visi vienmēr ir skrējuši uz Pāvilostu, ja? Un tad pēdējā laikā sāk salīdzināt Anguru ar Pāvilostu. Kad, tā ir tā jaunā Pāvilosta. Saka, nav jaunā Pāvilosta. Angura ir Angura. Jā. Pāvilosta ir jau Pāvilosta, un viņi ir pat tālu, rīdzniekiem patīk tuvāk un brauc uz Anguru. Galvenais mums ir izdarīt visu, lai mēs būtu tik pievilcīgi, lai būtu apstāšanās vērti. Tā ir neapstāšanās, tā kā es biju jums uzņēmējiem rakstījis par to, ka lai Angura nebūtu pieturas punkts, bet gala punkts. Jā, tas labi definēts. Svarīgi, jo arī burātājiem, ja viņi, Angura ir tikai kā viens tāds ķeksīts, kur piestāt, tas nozīmē, viņi iebrauks uz vienu vakaru, brauks tālāk uz nākamo ostu. Bet mēs esam tik forši, lai būtu kāda cita osta, tikai tas ķeksīts, kur viņi piestāja, un tas galamērķis ir tā Angura, kur viņi atnāk, tad viņi to visu weekendu var pavadīt, ir pasākumi, koncerti, notikumi, restorāni, ekskursijas, muzeji, you name it, jā, ir pilns spektrs ar izklaides un atpūtas iespējām. Kaifīga atpūta, jā. Tieši tā. Labi, Anguru mēs esam apsprieduši, jahts mēs esam apsprieduši, tagad parunāsim par tevi pašu. Pirms es vispār ķērusies, esmu klāt visādiem šiem laimes pētījumiem. Protams, pastījos, ko tur cilvēki ir jau izpētījuši, ja? Bet man jau ir jāatrod tieši tā angurnieka laimes formula. Kaut kādas sastāvdaļas jau es esmu atklājusi. Kādas ir tavas attiecības ar tādu lietu kā nauda? Jo tu nemitīgi dod, bet vai tas ir tavs peļņas avots, vai tev tas nav svarīgi un tā tālāk, ja? Nauda ir svarīga, man ir daudz rēķinu, kas ir jāmaksā un... Lai būtu laimīgs. lai tas hobijs norisinātos un varētu notikt, jo maksāšana ir daudz un dažādi. Īres, komunālie, preces, mūziķi, apertūra, šausmīgi daudz. Bet tāpēc kaut kā jāmēģina vienmēr atrast tajā kaut kādu balansu un ieskrējienu, redz, ja Rīga neiet, tad tā Angura iet, tad vasarā man tā Angura, tad varētu būt tas vilcējs spēks, ja, kas ļauj atkal Rīgai izdzīvot, kas ir forši. Bet laimīgu jau nauda pati kā tāda nedara. Nē, nauda jau tas ir norēķina veids. Tieši. Pareizi. Man šits patīk, ka tu tā saki. Pareizi. Labi, ejam tālāk. Vēl ir tādi pētījumi, ka vismaz 40% laimes sajūtas ir atkarīgas tikai no paša cilvēka. 40% no paša cilvēka atkarīgs. Tā tad es pieļauju, kā tu attiecies, kā tu domā? Zin kā, laimi jau nevar neatrast, nopirkt neko, vai viņi tev ir, vai viņi tev nav. Tāpat kā vai tev ir prāts, vai tev nav prāts, tā tieši tāpat ir ar laimi. Ko tev Dieviņš ir iedevis, tas tev arī ir.
Jā, un pirmi tu baigi forši pieminēji tādu lietu, ka mēs daudz ko sev nenovērtējam apkārt, ja? Nu, nav svarīgi, vai tur vietējais vai nevietējais, bet cilvēks kā tāds, ka tiešām kaut vai uz to jūru mēs tur retāk aizējam, mēs esam pieraduši, ka viņi vienkārši te ir. Un tad, kad tu varbūt novērtē tās lietas sev apkārt, tad arī domāšana mainās. Nē, nu tāpēc jau ir jāpavada laiku arī šādi pasēžot ar sevi un padomājot, ne tikai televizoru vai TikTok tur scrollējot, ja, ir baigi svarīgi tā atslēgšanās. Un arī jūra dod to iespēju, ka tu esi jūrā, nu tu nesēdēsi, neskrollos TikTok, tu skaties uz burām, tu burā, un tu vari domāt. Tu vari iet cauri domām, analizēt savu dzīvi, analizēt notikumus. Ir laiks. Jā, tas gan. Tā ir. To es tev varu apliecināt, jo man ten ir pieredzes bagāts cilvēks, kurš to var apliecināt vēlreiz. Bet kas man ir bijusi arī diezgan liela tāda, nevis prioritāte, bet vēlme vienmēr daudz gadu laikā, turpinot šo teikumu par to novērtēšanu, nenovērtēšanu, ja, kad mēs bieži vien esam tādā patērētāju lomā. Un es tā kā vienmēr aicinu cilvēkus būt līdzdalīgiem, piedalīties, nevis tikai ņemt kaut vai, tur Ellingā es iešu un skatīšos, un kāpēc man nav tas un kāpēc nav šitas, vai vienalga kādā citā pasaukumā. Bet nāc un piedalies un skaties, ko tu vari dot, kāds ir tavs devums, lai uzlabotu. Nezinu, kaut vai pirms 17 gadiem, lai tā Angura nebūtu aizaugusi. Ko tu varēji darīt? Jā. Kādu ideju dot, kādu projektu? Ja? Un man jau liekas, ka Angurnieki ir ļoti daudz izdarījuši, arī sadodoties rokās, kā tā sapņaini var teikt. Ja? Nē, ļoti, ļoti forši. Es tikai lepojos ar to, kas te ir izdarīts. Un tieši tā, kā tu saki, jā, kad viss jau sākās ar sevi. Un draudzībā kaut vai ir tieši tāpatās, ka nevis tu izdomās, ka kāds būs tavs draugs, bet tu darīsi visu, lai tu būtu draugs kādam. Jā, un labs draugs. Jā, un līdz ar to, un cerēsi, ka viņš tieši tāpat darīs un uzskatīs ar tieši tāpat, un tad tu to var saukt par draudzību. Un tāpēc viss sākās no sevis, un tad viss arī notiek. Nu jā, tās vērtības, ja sakrīt, vai ne, tad jau labi. Bet aizvien vairāk, man liekas, arī jauni cilvēki ir kļuvuši tādi nopietnāki un tieši par šo līdzdalīgumu vairāk runā un iet un piedalās un dara. Atbildīgāk, jā. Bet tavs darbs, kā tev liekas nākotnē? Vienalga klubiņi, šis viss jahtošana un kaut kāda menedžēšana, tu mākslīgo intelektu nesaredzi sev kā arī konkurentu? Nē, mākslīgo intelektu es izmantoju darbā šobrīd diezgan daudz, gan arī taisot tos plakātu dizainus. Es gan neizmantoju tādā mērā, ka uztais pilnīgi no nulles tur teikt plakātu, bet es paprasu uztaisīt fonu vai uztaisīt tur salieku logo, lai viņš kaut ko pielabo, ja, tur saliek kaut kā pareizāk. Tīri uz tādām niansēm, kas varbūt nav tā uzreiz pamanāms, jo savādāk, zin kā tajā sociālo portālu vidē, tagad tu var redzēt, ka cik daudz ir tas vienādi. Viss vienāds, ir sevišķi tas vienāds, viss ir ar ChatGPT taisīts. Gemini taisa bišķi savādāk. Es strādāju ar Gemini, jo, man viss integrēts Googlā, un man ir arī tas, kad es, klāju Rīgā banketus un taisa izbraukuma tirzniecības festivālos, ēdināšanas, dzirdīšanas, bāri, viss kaut kas, pilns servis. Un tā, kad man ir banketi, man ir jāsataisa visas tās tehnoloģiskās kartes, gan iepirkumiem, gan virtuvēji, lai zinātu pēdieniem, ko kā taisīt, cik daudz vajag, lai būtu arī precīzi viss sapirkts, lai mazāk izdevumi, lai mazāk atlikumi, ko mest ārā. Un ar mākslīgu intelektu šobrīd es varu izdarīt kaut kādam 200 cilvēku banketam, to, ko es agrāk darīju kaut kāds 5-6 stundas, tagad es izdaru pusstundas laikā. Tātad palīgs, viņš tev ir brīnišķīgs, palīgs ir bet aizvietot viņš tev tāpat aizvietot nevar, tāpat ir jāčeko līdzi, skaitļi ir jāpārbauda, viss ir jāanalizē, un tad var. Burāšanā, kā tev liekas, viņam ir nākotne? Burāšanā, es domāju, ka mākslīgajam intelektam ir nākotne tajā ziņā, kas ir laika prognozes,
ņemšana, maršruta plānošana atkarībā no laika prognozes, ko tagad, piemēram, sacensībās taktiķi taktiķi sēž savā kambarītī, jahtas iekšienē, tumsā un zīmē tās trajektorijas, kur tai laivai iet. Tad es domāju, ka to drīz varēs darīt arī mākslīgais intelekts, ja jau to nedara. Jā. Jo šobrīd tās tehnoloģijas jau arī baigi attīstās, un Amerikas kausā, ko viņi tur tik neizmanto, lai tur dabūtu tās milisekundes klāt. Man tie mākslīgā intelekta jautājumi ir tāpēc, ka, lai reālajā dzīvē, šādā sarunā, pačakotu, kā mēs jūtamies, cik apdraudēti vai cik atkal forši sadarbojoties ar to mākslīgo intelektu. Un tā izlec ārā kaut kādas profesijas, kur tiešām viņš varētu aizstāt. Nu, nevis, ka es izlasu to ziņās, bet es tieši no cilvēka esmu dzirdējusi, kā viņš jūtās saistībā ar šo jauninājumu, ar mūsdienu normu jau, jā. Labi. Tāpat nedrīkst ļaut arī tekstu rakstīšanā. Jā. Tu paprasi, lai uzģenerē tekstu, tajā Geminājā tev ir teksta dokuments atvērts Googlā, arī tagad plāns ostas svētkiem. Es turpat uzreiz viņš paņem ierakstu Geminājā, uztais man no tā plāna aprakstu. Gan sociālportāliem, gan presrelīzei. Bet tāpat tas ir jāpārlasa, tāpat ir jāiziet cauri, ir jāpiekoriģē, ir valoda jāpiekoriģē nedaudz, jo tas jau arī ir jūtams uzreiz lasot, ka tas ir mākslīgo intelektu, tur noslinkoja, jā. Taisnība. Un tad šeit mēs vēl varam par tiem ostas svētkiem parunāt. Jā. Pastāstīja, tā tad ideju mēs noskaidrojām, tev dzima, lai savestu iekšā vienu krastu ar otru krastu, un kā tu redzi, kas būs savādāk nekā parastajos tavās balītēs piekdienas, sestdienas, svētdien? Savādāk būs tas, kad paši uzņēmēji sanāks. Un beidzot mēs uzņēmēji, vietēji uzņēmēji, vietēji aktīvisti būsim kopā vienviet. Pirmkārt, paši iepazīsimies, jo kā es arī daudz nāk klāt un saku, kur tev tur konkurence, vai tu esi konkurence. Saku, bet, Angurē, nav mums konkurences. Katrs ir savādāks, katrs dara kaut ko savādāk, un jo vairāk mēs te esam, līdz kādam brīdim, kad sāks dublēties, mēs viens otru papildinam. Sadarbība, es vienmēr esmu uzsvērusi, sadarbība ir mūsu zelta tieši slēpa. Tā, un ar šiem svētkiem pirmkārt mēs mācāmies to sadarbību, kas nav bijusi, mācāmies to komunikāciju, kas arī ir grūta, arī jahtklubā mums vienmēr ir bijusi grūta komunikācija ostā, ir daudz dažādas personības, jo burātā jau vispār ir pēc idejas individuālisti visi, jā. Tas nav tā kā motoklubā, visi brauc tagad kopā ar močiem un visiem tur ir hierarhija, tā kā armijā, tur ir mazākas činas, augstākas činas, tur tādas uzšuvas, šitādas uzšuvas. Uz jahtām nekas tāds nav un nekad arī tāds nevar būt, jo katrs savā jahtā ir sava komanda, katrs iet savā laikā jūrā, katrs iet tur. Ja arī kaut kur brauc kādā regatē, tāpat katram ir tā komanda, ir tā viņa tuvākā ģimene. Un tāpēc ir tā sadarbība jāmācās šeit arī mums visiem. Bet es domāju, mēs esam jau tālu tikuši un tiksim vēl tālāk. Protams, protams. Mums īstenībā šis sarunu cikls arī radās ar ideju tuvināt kopienu vēl vairāk, jo tikai kopā mēs varam. Es to ar savu pieredzi esmu pārliecinājusies jau daudzus gadus, un kā arī tu ievēroji no malas 17 gadu laikā, mēs esam izauguši smuki, ja, tikai kopā darot. Bet vai cilvēki māk sarunāties, kā tev liekas, vai tu to redzi savās vidēs, savās iestādēs, vai nav tā, ka mēs visi iekrītam telefonos un veidojam tikai šo digitālo saturu un aizmirstam par šādām cilvēcīgām sarunām? Redzi, šeit ir jānodala Rīga un jānodala Angura. Un jānodala ir kas ir šobrīd, un jānodala tas, kas var nākt. Un sāksim par daļām, ir tas, ka Rīgā tiešām ir tā, ka tur, es tagad to pēc Anguras tā piedzīvotā šovasar esmu analizējis,
Rīga ir tāda baigi tāda tā kā prasīga, bet ja ir prasīga, tad viņa arī ir baigi izvēlīga, un tad grūti dabūt to cilvēku uz pasākumu ārā, jo piedāvājums ir liels, iet nekur negrib, tev visu tā kā vajag, lai pienes, visi ir kundziņi, visi ir dāmītes, un šeit Angurē nokļūstot, un redzot, piedzīvojot šīs ballītes, kas ir Ēlingā, man reāli atsita 11 gadus atpakaļ, kā mēs Ļeņingradā rāvām jumtu vienkārši. Bet tas ir labā nozīmē. Jā, labā nozīmē, ka cilvēki nāk, un tev pat nav informācijas nekur. Viņi tā kā sarafāna rādio izplatās, un nāk vienkārši priecāties. Nāk priecāties, baudīt dzīvi, atpūsties, satikties, socializēties. Un tas ir tas labais, kas šeit Angurē vēl ir, bet Rīgā vairs nav. Un par to, kas varētu nākt, jo daudz uzskata, ka tad jaunieši vairāk sēž savos sociālos portālos, mazāk līdīs ārā, un tad pēc tam vispār nelīdīs un sēdēs mājās un visu tikai no voltiņas sūtīs. Zin kā, ir tieši tā patās, kāpēc ir pankroks radies. Pankroks ir protests pret kaut ko tādu. Un līdz ar to tad es uzskatu, ka tas pankroka nākamais solis būs nebūt tajos socioportālos. Ka tas alternatīvā kustība aizies, es domāju, tajā virzienā, ka mēs dzēsīsimies no turienes. Jā, vienkārši kā protests. Jā. Manis tur nav, es tur negribu būt, es gribu dzīvot reāli dzīvi. Agri vai vēl tas būs. Tas nebūs nākamgad, varbūt tas būs pēc 10 gadiem. Bet tas būs. Jau šur tur šis izskan, jau ir satikti cilvēki, kuri to dara. Nu, un tāpēc un tas kaut kādā mirklī aizies, es domāju, arī baigi trendīgi. Jo arī pankroks sākumā arī bija tāda pretkustība pret kaut ko, pret apspiešanu, pret tur darbu, pret vecākiem, pret kaut kādiem sabiedrības uzstādījumiem. Nu, tad tas būs tagad pret sociāliem vērsts, es domāju. Un jebkurš protests jau ir labs, jo tas ir sabiedrības tāda pamošanās, redzēšana, pašas sevis ieraudzīšana, ka mēs kaut ko daram nepareizi. Tieši tā. Nu, labi, Herbert, man ir ļoti liels prieks, ka tu veltīji savu laiku un atnāci pie mums. Man prieks, ka uzaicināji. Jā, un šīs sarunas, šīs dzīvās sarunas atkal aizpilda to tukšumu varbūt, ko cilvēki nezin, un mums jau ciemā patīk parunāt, uzzināt kaut ko par tiem svešajiem iebraucējiem, turistiem un vasarniekiem. Un to es ar savu lielo pievienoto vērtību, mēs, kā jau teicu, esam ieguvēji, un lai tev pietiek spēks un jauda turpināt to visu, ja nu kas sauc palīgā, te jau daudzi atsauksies, es noteikti tā varētu teikt. Nu, daudz arī nāk runāt par tādiem pasākumiem, tādām iespējām, tā kā tas viss ir forši. Un ostas svētki būs vispār ritīgs pārbaudījums tam, vai mēs varam kopā. Pat ne pārbaudījums, tāds dzinējspēks. Un tad redzēsim, kas un ko un kā, vai ne? Jo daudz svētki tā ir Angurē izauguši, ka tikai ir tāds āķis iemests, un tad viss sadodās rokā un izdara. Tā kā paldies tev! Un varbūt šī nebūs pēdējā saruna, jo šoreiz mēs tikai uzzinām kaut ko par katru no uzņēmējiem, kas motivē viņus strādāt, darīt un dara laimīgus. Un varbūt mēs vēl citu ciklu turpināsim. Lai raksta jautājumus zem video, komentāros, ja ir kaut kas interesē, un tad jau tiksimies vēl. Vai arī nāk pie manas Ēlinga vienkārši aprunāties. Īpaši tā džeza vakaros. Jā, katru svētdienu. Bet tev jau ir pietiekošs, es negribu teikt vecums, es teikšu jaunums. Es arī nesaku uz sevi, ka es esmu tik un tik gadus veca, tik un tik gadus jauna. Mēs esam tādā skaistā jaunā vecumā, ka tev jau ir kaut kādas tās vērtības, ko tu pilnīgi droši nakts laikā var pateikt, kas dara tev laimīgu. Grūti tev tā pateikt, kas man dara laimīgu. Nu, gan jau tā mana ikdiena. Tas man arī dara laimīgus un priecīgs, ka varu būt kaut vai šeit Angurē ar pasākumiem, ka ja cilvēkiem patīk tas, ko es daru, tad tas man dara laimīgu.
tā atgriezniskā saite, tu Tieši viņu tā. tikai jūti. Jā, protams. Tas jau arī kā mūziķi jau, kāpēc viņi uz skatuves dabū no cilvēkiem to enerģiju, un kāpēc gribās vēl uz to skatuves. Tā ir tā atgriezniskā saite, jā. Redzi, ir dažādās sarunās, kāds ir teicis, ka viņš Angurē vienkārši atbrauc dzīvot, jo ar pirkstu bezmaz vai kartē, dzīvošu tur, ja kāds ieprecās, kāds vēl kaut kas, bet tev bija pilnīgi brīva izvēle, vai ne? Tu apzināti izkāpi šajā autobusu pieturā. Man nebija brīva izvēle, tāpēc, ka Spīdola jau šeit atradās. Aha, tā tad tu brauci principā Es braucu pie Spīdola. pie Spīdolas. Un kāpēc viņš šeit atradās? Tāpēc, ka vecajam kapteinim viņš šeit stāvēja. Un kāds ir viņa stāsts, tu nezini. Tā jahta stāvēja pie bāžas, viņi tur burājuši ir, un prāta vētras tur džeki lekuši no bāžas un ņurkojuši, un viņi tur visam tam pa vidu. Un tā viņi daudzus gadus stāvēja krastā, tādu uz nolemtību. Skaidrs. Un tad vecajam kepam jau vairs nebija spēka tur pašam ar to cīnīties, un meklēja jaunus džekus, kas būs gatavi ar viņu ņemties. Un to mums tieši piedāvāja. Mums pa bārā Rīgā tajā laikā strādāja viens puisis, kas bija jurists, viņš burāja, un viņš vienkārši gribēja pastrādāt pa bārmeni, paskatīties dzīvē, kā tas ir, ko tas viņam dos. Un to viņš mums vien pirms uz Jāņiem, pirms 18 gadiem piedāvāja. Saka, veči, negribat burāt, kur ir koka laiva stāv? Ņemat. Un tad tur bija daudz laimes meklētāji, kas, zin kā, var iedot tādu laivu, bet tas keps jau bija gudrs. Viņš jau izvēlās, kur jauni džeki, tie ir uzņēmīgi, institīvi ir, gribēšana ir, varēšana ir, ka tā laiva nepazudīs, jo koka laivai jau vajag katru gadu lielu darbu. Tur pūst, dēļi jāmaina, jāremontē tas jau nav tur stiklišķieras laiva, ko tu nokrāsot 2 reizes 4 gados un aizmirst, jā. Tur ir darbs katru gadu, vismaz mēnesi no vietas, vienkārši mauc uz viņas. Tagad es savilku šito kopā, jo es īsti nesapratu, kāpēc izkāpa tieši Angurē un Ednītas pieturā. Tas mums pašiem ilgi bija humors, bet tagad tu esi redzējis, kas tur ir rakstīts. Jā, tur ir kukula rakstīts. Jā, un es domāju, ka viņi to godam ir pelnījuši. Vai ne? Mums vēl ir jāsakārto ciem iedzīvotājiem krustojums kā tāds, jo mums ir, kā redzi, gājēju plūsma ļoti liela, tagad jau kā tu saki, no šī krasta uz to pusi. Jā. Un vienā daļā pateicoties arī tev, un otrā daļa jau, protams, mums bija šī promenāda izkārtota un šī pludmala izkārtota, tā, kas ļoti veicināja šo gājēju plūsmu, mēs aizvien vairāk. Gāja pārēj no Citro uz ostas pusi. Mēs esam atkal uzrakstījuši iesniegumus 2 dienas atpakaļ un gaidīsim ļoti forši. Jā, jau nākamo atbildi. Es ceru, ka mums viss izdosies. Ciema labā jācenšas. Tas jau arī drošības labā. Jā, protams. Daudzi iet ģimenes bērni skraida tur pār tā ielai, tas krustojums šobrīd ir tāds diezgan bīstams. Redz, un arī tu redzi, ka tas tur ir vajadzīgs. Jā. Mēs bijām pirms dažiem gadiem savākuši, un tās vēstules ir rakstītas vairākas reizes. Jā, ar gadu starpībām, bet tagad pēdējā bija gadus 3-4 atpakaļ, un vairāk kā 500 parakstu mums bija. Biedrības, uzņēmēji, iedzīvotāji ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tā kā mēs joprojām ceram, ka tas viss mums notiksies. Tā, par tavu laimi es visu noskaidrojusi, man viss ir skaidrs, es ceru, ka arī Angurniekam par tevi tagad viss būs skaidrs, kas mums tur tāds darbojās un kurš tur vada to atmodas ēlingu. Bet man uzreiz jāprasa arī tev kā ciem iedzīvotājai, bet tu esi ieinteresēts arī attīstīties un augt, un tas nav viens vasaras projekts, vai ne? Ar tādu cerību es tev prasu. Lielas ambīcijas. Kolosāli. Es jau šogad jūs redzat, kā es iestartēju ar kādām ambīcijām, jo tad, kad es no sākuma satikos ar pagastu meitenēm, viņas domāja, ka tur būs pasākums 2 mēnesī, kad es teicu, ka nē, man būs 3 nedēļā. Protams, šokēja ar kādu vērienu es ieeju, jo man likās, ka vai tu dari, vai tu nedari.
Un, ja mēs gribam, lai anguri attīstās un ost attīstās un brauc vairāk cilvēki, tad ir tas jāiestumj tas akmens, lai tie pasākumi ir katru nedēļas nogali, lai tā angura skan, lai cilvēki brauc un brauc un patīk un brauc no Rīgas un brauc no blakus ciemiem. Tagad ar vienu jau uzņēmēju runājam, ka varbūt mums uz vasaru būs arī taksis angurē pa vīkendiem, kas izvadās pa blakus ciemiem. Tā ir svētīga lieta, jā. Jo tas ir daudzi sūdzējušies, kad labprāt paliktu ballēt, bet nav kā nokļūt atpakaļ uz ķesterciemu. Nu, ķesterciems vēl ir veicams, bet jau vēl tālāk, aiziet, jā. Protams, dziedādams, jā. Bet, kompānijā labā. Bet bērciems vai tukums, tas jau vairs nav baigi sasniedzams. Jā, tā ir ļoti, ļoti laba ideja. Tātad es sadzirdēju, tu augsi, tu attīstīsies, un, protams, ja tu atnāc ar projektu 3 pasākumu nedēļā, sākumā tas var šķist neticam, es uzreiz tā iejutos meiteņu ādā, ja? Tas var šķist neticam, jo tas ir liels darbs. Tā ir tomēr arī naudiņa, ja? Tās ir, jā, labas ambīcijas. Protams, jā. Un kaut kāds, nevis neticības moments, bet pārsteiguma moments ir iešaujās tajā apziņā, vai ne? Es atbildēju, tā mēs Rīgā daram, viss. Šis ir labs, un varbūt nākošu gadu mēs varēsim teikt, tā mēs angurē daram. Tieši tā. Labi, es visiem uzdodu vienu tādu jautājumu, šīs jautrās nots arī tev uzdošu. Ja es būtu feja, mēs visi bērnībā gribējām būt fejas ar buržu nuiņām, un es teiktu, es varētu kaut ko tavā dzīvē mainīt iepriekš visā nodzīvotajā. Vai būtu kaut kas tāds, ko tu vēlētos mainīt? Mainīt nē, bet ja tu varētu man noklonēt, būtu baigi labi, tad man būtu vismaz kāda brīva diena. Šis ir labs. Bet tev patīk arī šie izaicinājumi, redzi? Atkal vēl viena laimīta tādā procesā būt un jā, forši. Tu smaidi, tu esi priecīgs, tad tu esi laimīgs cilvēks, jo pēc kāda principa es uzrunāju cilvēkus, ko šeit aicināt, tos darītājus un smaidītājus, jo es kaut kā redzot no malas, ja tu dari, un tev pietiek jauda dot citiem, un vēl pasmaidīt, tad tur ir iekšā tās baterijas uzlādētas ar to laimīti. Tā varētu būt. Tā ir. Vai ne? Un tu esi laimīgs. Es esmu viennozīmīgi laimīgs, jā. Tad turpini būt laimīgs, un lai mums tā angura skan un rīb arī ar taviem pasākumiem, un visi kopā mēs izdarīsim milzīgu, vēl lielāku to anguri. Tieši tā. Un mums ir vēl viena maza tradīcija. Katru reizi iepriekšējais viesis nākamajam viesim atstāja jautājumu. Un izdzirdot šo jautājumu, man pilnīgi sirds ievibrējās, jo dažus gadus atpakaļ mēs ar vīru taisījām filmu par anguri, un mēs tur ielikām visu, kas man likās svarīgs, un man tā filma 17 minūtes, bet man viņa ir ļoti, ļoti mīļa. Un tur arī izskan šis jautājums, ko ir uzdevis tev iepriekšējais viesis. Ko tev nozīmē angure? Bet tas iepriekšējais viesis zināja, ka es būšu? Nē, viņš vienkārši uzdod nākamajam. Ok. Ko man nozīmē angure, jā? Angure man nozīmē galapunktu. Jo, kā jau mēs te runājām, tā mīlestība pret anguri sākās ar burāšanu, ar spīdolu, un viņi jau tikai aug un attīstās tieši tāpat kā pilsēta. Kā ciems. Mēs viņu saucam par pilsētu, rīdznieki, jūs pa ciemu. Jā, tas bieži izskan, un es iesmaidu vienā vaigā un atgriežos pie tā teiciena sapņojam plaši. Tieši tā. Un tā tev ir galapunkts. Ļoti labi. Ļoti labi. Es domāju, ka tu atbildēji. Tev pašam ir tāda skaidra vīzija un paldies, ka klausījāties, un jūs esat tapuši vēl mazliet gudrāki un zinošāki par to, kas notiek pie mums angurē. Jā, tie laimīgie, darošie un varošie cilvēki šeit patiešām dara un smaida. Brauciet, baudiet un esiet kopā ar mums. Podcasts Attiecības ar dzīvi. Tiekamies jau nākošais.